pienācis brīdis notestēt reimerīnu ziemas devēju. Es esmu izdarījis ne tā kā visi. Reimerīnam ir arī somiņi, ka tu visu var vienā, kur ir aķīts, viss ir iekšā devējs. Es esmu uztaisījis uz ragavām visu to uzparīti. Aķīts man ir ragavās, pats ekolots man ir uz pāsteni stiprinājumu, devējs patās mētājās. Man liekas, ka šitā forša, es tāpatās stiepi ragavas, man vienmēr arī soma, tagad ir biezāks ledus, es ņēmu elektrisko urbi, tas viss ir ragavās, un tas aķīts ekolots man netraucē. Vienīgais tas, ka es saurbu daudz caurums, tā jāvelk līdz tās ragavas. Bet kā tas ir, vai ir forši, nezinu. Dodamies uz ezeru. Ielaidīsim blitku. Dziļums 2,5 metri te ir. Tā ir, kur aiziet blitka lejā. Nevienas dzīves dvēseles izņemot man blitku nav, bet blitku redz perfekti. Eksperimentē ar jūtībā, tagad ir baigā jūtība uzlikt, bet te mazāk un ieciņu varēs redzēt, ja zivi garām nepalaidīs. Nolaid lejā blitku. Ko, iesim apstīties, kur bišķi dziļāks. Bet tā īstenībā man patīkās. Apakšā pilns ar zivīm ir. Bet pa blitku interesi vispār nekāda. Blitku redz perfekti. Zivis turp šurp staigā, bet blitku vispār neinteresē. Bet, rāda labi. Šādi izskatās, ka ir pilns ar zivīm apakšā, bet, visdrīzāk tiek kaut brekši, pliči. Nezinu, kas. Blitki viņiem neinteresē. Varbūt tomēr labāk ir nezināt, ka tās zivis tur pilns ir apakšā. Jā, pagājām kaut kādos 2,5 metros nekā nebija. Te ir tāda kantīta 3,1 un baltā zivs te ir pilns. Bet uz blitku nekādu plēsēju pierunāt man neizdodās. Tur izstās kaut kas labs arī. Bet neņem nekas. Šādi izskatās. Rekar pusūdenī speciāli pacēla augstāk. Ir mana blitka, kuras bišķiņ uzspēlēja pa brītņiem. Un apakšā tas viss ir, tas pilns ar zivīm. Bet pilnīgi vienalga. Visām tām zivīm ir mana blitka. Rekar perfekti varēja redzēt, uzcēla blitka augstā, uznāca zivs augstā, apskatījās un rekar aizgāja lejā. Lejā viss notiekās atkal. Palaidīšu bišķi zemā. Ko iztestējām, viss krustu šķērs. Un patikās, aparāts ritīgi labs. Vienīgi, ja tā jāstri grib skraidīt, urpties un meklēt. Asari nav bišķi kā ērti. Tām ragavām droši vien būtu ērtāk, ka to somu. Bet pie tādas aktīvas meklēšanas es droši vien pališu pie dīpera. Bet, ja sēdēt uz vietas un zandartu medīt, dziļumā, perfektākais rīks varētu būt. Un tāpat tās iebarotās vietās uz kādiem brekšiem. Vai nezinu, uz kādu balto zivi baigās tēlu. Bet, forši man patikās, aparāts interesants. Ja ir
ja ir Reimerīns Dragonflies vasaras lietošanā, tad piepirkt to ziemas devēju ir vērts. Noteikti.